šogad draugiem no Ukrainas rādījām mūsu skaisto Latviju, no Kurzemes līdz pat Latgalei. Kopā vērojām vimbu lēcienus pāri Ventas rumbai, viesojāmies Talsos un apmeklējām Mazirbi. Redzējām, cik krāšņs ir Pētera Upīša dārzs ceriņu ziedēšanas laikā un kā Dobelē tiek svinēti ābolu svētki. Skatījām baleta izrādi Rēzeknes Gorā un baudījām zelta rudeni Turaidā. Liels prieks ir par ukraiņu panākumiem latviešu valodas apguvē un par to, ka arī šogad esam spējuši sniegt viņiem atbalstu un savu sirds siltumu. Ukraiņiem esam palīdzējuši kopš, varam teikt, pirmām kara dienām, jo līdz ko uzsākās nežēlīgais karš pret Ukraiņu tautu, mēs varējām nosūtīt ziedojumu Krematorskas pilsētai. Medikamentus tieši arī tajā brīdī, kad tur bija viss tas grūtākais un ka bija uzlidojums mierīgiem iedzīvotājiem stacijā. Un sākot no 22. gada maija, mēs sākām īstenot arī Rīgas domas atbalstītu tādu projektu. Tas bija domāts 1 gadam līdz oktobrim, novembrim, un tas bija projekts, ka Rīgas seniori kopā ar Ukraiņu bēgļiem. Un tā projekta ietvaros mēs jau uzsākām tādas jaukas lietas, kā tikšanās ar tiem iedzīvotājiem, kas pie mums ir ieradušies no Ukrainas Rīgā, un arī uzsākām latviešu valodas apmācību. Mūsu ļoti atraktīvā un labi iecienītā Ukraiņu vidū mūsu skolotāja, valdes locekli Liesma Neipreisa, arī turpināja visu vasaru. Tātad varētu teikt, to nedaudzo projektā paredzēto stundu un nodarbību vietā mums tika vadītas nodarbības no marta mēnesim līdz pašam tagad oktobrim, novembrī arī noslēgums mums būs šim projektam. Un tad, tātad varētu teikt, katru nedēļu, katru pirmdienu notika šīs nodarbības. Reizēm notika nodarbības vēl arī tādai vienai grupai, kam nemaz nav nekādas zināšanas, vai kas ir tā kā varētu teikt iesācēji. Tās bija arī trešdienās. Tātad mūsu nodarbību skaits ir ļoti, ļoti liels bijis. Olēna, cik maksā rudzu baltmaize? Rudzu baltmaize mums ir. Rudzu baltmaize maksā 1,39 eiro. Jā. Irina, cik maksā Florio eļļa? Florio eļļa maksā 2,29 eiro. Vai tas 20 centi? 99 centi. Ļoti labi. Liels paldies, ka mēs varam turpināt ukraiņiem mācīt latviešu valodu, jo pagājušo gadu mums bija 10 cilvēki, beigās izturēja lieliskais piecinieks, bet šogad mums ir veselas 2 grupas. Iesācēji gan arī tie, kas turpina. Jāsaka tā, ka tādu apzinīgumu un tādu iedvesmu un tāду vēlmi mācīties es sen nebiju redzējusi. Сейчас мы пошли с дочкой на курсы. Первый год как-то мы все ждали окончания войны. Но так как не знаем, когда это будет, мы пошли на курсы, чтобы и понимать, и чтобы нас понимали больше. Потому что нас как бы, кто знает русский язык, понимают, а вот есть, которые не очень, тоже с русским. Поэтому нам самим хочется, чтобы почувствовали тоже, что мы уважаем их. Хочется, чтобы знать латвийский язык. Atkārtosim mēs ķermeņa daļas, atceramies, pagaidiet, kur nobrīlis man, Pleci, kājas, rokas, vēders, muguras, lausas, pirksti. Malači.
Galvas, seja, ausis, ausis, deguns, mute, vaigi, vēlreiz. Galvas, seja, ausis, ausis, deguns, mute, vaigi, mati. Mati, piere, uzacis, krostas. Mēs Ukraiņiem stāstām par savu zemi, Latvijas vēsturi un kultūru, bet viņi mums atklāja savus dzīves stāstus, kurus bez asarām acīs uzklausīt ir grūti. Ну, я приехала 11 марта 22 года, ну, как бы почти через неделю, чуть больше, после начала войны. Приехала я с дочкой, с внучкой маленькой, ей тогда было 1 год и 7, сейчас уже взрослая, 3. Зовут меня Олена Котляревська. Я приехала из Днепропетровской области, Украина, ну, туда ближе к Донбассу. Через 15 километров уже Донецкая область. Ну, были слышны и взрывы, очень страшно, ну, особенно ночью. А когда летали над городом ракеты, вертолеты, это, ну, очень страшно. Наш поселок разбит, я осталась без жилья совершенно. У меня квартиры было 2, одна на 5-м этаже, вот, и сыну держала одна, и у сына осталась квартиры, не стало, все. Ну, ничего, вот получается, как бы я попала сюда, я уже говорила, говорю, из ада попала в рай. Спасибо Господу, спасибо, что Он все-таки вот послал меня сюда, в Ригу. Вот, ну, что у меня тетя здесь есть, что я вот приехала. Нас очень хорошо здесь приняли, очень внимательно. И социальные службы, и все. Просто, и вот, вот путешествия нам организовывают, вот такие вот мероприятия все бесплатно для украинцев. Нас стараются тут, и действительно, я сейчас расплачусь, нас стараются здесь обогреть, просто нас пригорнули, как, ну, правда, как вот мать-дитя. Честное слово. Мы все, вот, кто ходим на клуб, вот, сеньоры, мы просто благодарны Богу, благодарны всем, кто создает вот это для нас, вот такое добро. Просто я очень благодарна, просто слезы, честно, наворачиваются на глаза. Я приехала из Киева, из Украины. Приехали мы в марте месяце 22 года, когда только началась война у нас. Латвия мне всегда нравилась. Я долгое время работала с Латвией. У нас было представительство Рietumu банка в городе Киеве, и я в этом представительстве работала. И когда началась война, я совершенно случайно написала своей сотруднице, и она моментально мне ответила, чтобы мы приезжали. В Латвию я приехала с мамой, ей 92 года. И я, конечно, невероятно благодарна Latvijai. Pirmā šī gada izzinošā ekskursija veda uz Kuldīgu, kur mūs sirsnīgi uzņēma Latvijas senioru kopienu apvienības biedra, Kuldīgas senioru skolas dāmas. Uzzinājām daudz interesantu par šo seno Kurzemes hercogistes pilsētu. Priecājāmies pavasara palu šovā. Vērojām Vimbu augstliekšanas paraugu demonstrējumus pāri Ventas rumbai un Nīderlandes milzu zivs lidojumu pilsētas dārzā. Lapas plaukst, saulīte gan ir paslēpusies ar mākoņiem, bet vienalga mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Un pārsteidzošākais bija tas, ka no Rīgas braucot, kilometru bija daudz, bet ukraiņi, mēs visi kopā dziedājam bēdu, manu lielu bēdu. Kā ukraiņi dziedāja ar kādu azartu, un arī tie, kas neprata, tie dziedāja ramtai, visi piedziedāja. Un pēc tam ukraiņu iniciatīvas bija, ka mēs dziedājam kopā arī ukraiņu dziesmas. Galvenais, ko mēs varam sniegt saviem ukraiņu draugiem, ir atbalsts un sapratne. Par to runājam arī Kuldīgas brauciena laikā. Здесь просто
потрясающие люди с добрым сердцем, помогают, отзывчивые очень. Спасибо вам огромное. Эмоции просто переполняют, и трудно говорить. Хочется, конечно, домой, но все равно мы очень благодарны, что здесь нас хорошо приняли, и мы, в принципе, чувствуем заботу, внимание. Спасибо вам большое. Paldies, Латвия. Большое спасибо, я присоединяюсь. Меня зовут Катерина, я также из Украины, тоже уже 2-й год здесь. Приехали в марте прошлого года, когда в Киевской области наступали российские войска. Мы выехали. Тоже такая почти история, как у Инессы. Нам помогли здесь, нас позвали в Латвию. Очень благодарны мы, очень благодарны этой стране. Мой ребенок получил здесь все. Он продолжил образование, учеба в школе. В школе его тут же приняли на 2-й день. Он занимается музыкой, занимался танцами. То есть сразу он продолжил все, что прервалось у него из-за войны. Я нашла работу очень быстро. Очень благодарны Латвии. Да, очень мы ждем, конечно, возвращения момента, да, когда нам скажут, что наши дети будут в безопасности. И очень благодарны Латвии, потому что мы здесь продолжили мирную жизнь. Šīs vasaras kopējās ekskursijas ļāvušas nevien iepazīstināt mūsu ukraiņu draugus ar Latvijas skaistākajām vietām un kultūra vēsturiskajām vērtībām, bet arī labāk iepazīt citam citu. Ukraiņiem savukārt tā bija laba iespēja parādīt, cik labi viņi jau apgūši latviešu valodu. Visinteresantākais ir tas, ka šajās latviešu valodas grupiņās mēs esam no dažādām paudzēm. Ir vecāka cilvēka gadagājumi, ir jauni, pat tie, kas iet skolā. Un tie, kas skolā iet, dažreiz atnāk arī ar savām darba burtnīcām, un es viņiem palīdzu saprast un izpildīt šos te mājas darbus. Tā kā prieks, ka ukraiņi, kas ir atbraukuši, nodzīvojuši te pāra mēnešus, bet ar lielu vēlmi grib apgūt latviešu valodu. Vai tev patīk mācīties latviešu valodu? Jā, man ļoti patīk mācīties latviešu valodu. Mācīs. Vai tev ir draugs? Jā, man ir draugs. Vai tu palīdzi mammai? Jā, es palīdzu mammai. Palīdzu mammai. Kā? Vai tev garšo končas? Jā. Garšo končas? Garšo. Nu, paldies. Rīgas domas atbalstītā projekta ietvaros mēs varējām būt gan Dobelē Ceriņu dārzos, gan varējām būt Kurzemē, pie Talsos un Mazirbē, pie jūras, gan varējām būt arī Turaidā Zeltrudens sagaidīt un skatīt visu. Bet mums ir arī iespēja, un mēs aicinājām ukraiņus daudzos citos mūsu braucienos, jo mēs esam aktīvi, mēs braucam sadarbībā un sadraudzībā ar mūsu Latvijas grupām, mūsu biedriem. Mēs, piemēram, esam vairākas reizes bijuši Kuldīgā, kur katru reizi bijuši līdz arī ukraiņu draugi. Tātad mums jāsaka arī, ka mēs nevienmēr tikai ukraiņu, tātad varētu teikt, mēs esam senioru kopiena, ka mēs varbūt tikai seniors. Nē, mūsu braucienos vienmēr līdz ir gan bērni, gan jaunieši, gan arī, protams, seniori. Ceriņu ziedēšanas laikā tā vien gribas šajā krāšņumā dalīties ar tuvākiem un tālākiem draugiem. Sadraudzības braucienā uz Pētera Upīša dārza Dobelē devāmies kopā ar saviem biedriem no Svētās ģimenes mājas, Kuldīgas senioru skolas, Alūksnes novada senioru apvienības un arī ar draugiem no Ukrainas, kuriem palīdzam labāk iejusties mūsu sabiedrībā.
Ukraiņi ir vienkārši sajūsmā par šiem burvīgajiem ziediem un šīm smaržām, jo pieejot pie krūma, saka, katram ziedam ir citāda smarža, bet tas nav tas galvenais. Galvenais, kāpēc mēs viņus atvedām, jo viņi ļoti labi apmeklē latviešu valodas nodarbības un ir tā ieinteresēti apgūt latviešu valodu. Jā, pirmais etaps mums ir beidzies, bet mēs neapstāsimies. Mēs arī jūnijā, jūlijā turpināsim mācīties latviešu valodu. Šī grupa man ir unikāla, jo meitenes faktiski nekavē un vienmēr ir 10 cilvēki un katru dienu mēs runājam, apgūstam jaunus vārdus, veidojam dialogus un pat praksē ir dzirdēts, ka viņas pielieto tos vārdus, kurus viņas zina. Viņas vienmēr saka labdien, paldies, uz redzēšanos, sveiki, bet arī veikalā viņas zina un prot nosaukt latviešu visus produktus. Un tā kā man ir liels prieks un man patīk darboties ar tiem cilvēkiem, kas ir motivēti, kas ir ieinteresēti apgūt mūsu valodu, un es novēlu viņiem, lai veicās. Baudot Pētera Upīša Ceriņu dārza viesmīlību, risinās arī sarunas par dzīvi, ceriņiem un arī par to, kā ukraiņi pie mums iejutušies. Мы приехали в Латвию из Днепра, сейчас проживаем в Риге, ходим на курсы латышского языка. Благодаря этим курсам нам устраивают экскурсии. Вот одна из этих экскурсий мы посещаем прекрасный сиреневый сад. Все очень хорошо организовано. Ну, конечно, особо, как вам сказать, расслабиться и радоваться мы не можем, потому что на данный момент пришли сообщения, что наш родной город бомбят. Сообщили, что есть пострадавшие, так как снаряд попал в медучреждение. Mēs savos pasākumos stāstām par dažādiem mūsu skaistām kultūras lietām. Piemēram, šogad kopā ar ukraiņiem apmeklējām dažādas dziesmu svētku pasākums, kas Rīgas centrā bija pieejami. Liesmu nepreis viņas vienmēr pavadīja, bija ļoti interesanti un skaisti, tā kā varēja iepazīties ar mūsu kultūru. Viņiem ir interesi ne tikai par to, tā kā valodu vai kaut kāda saziņa, bet viņiem interesē daudz kaut kas no mūsu senās vēstures, no tagadnes, un to mēs visu sniedzam, un mēs turpināsim. Вообще мы ходим везде, по любому месту, где и в Риге, в Старой Риге, и все время мы восхищаемся. Очень, нам очень понравилась культура. Дочка тоже всегда восхищается, говорит, как красиво, вот там, давай вот там сфотографируемся. И в Украину отсылаем, кто там у нас остался, всякие красивые дома, постройки очень красивые, старинные особенно. Вообще очень нравится нам тут. Pašā vasaras pilnbriedā viesojamies pilsētā uz 9 pakalniem, Talsos. Apmeklējam Mazirbi, lielāko lībiešu ciemu Baltijas jūras piekrastē. Iepazinām lībiešu mākslinieka Jāņa Beltas darbus un baudījām tradicionālo lībiešu ēdienu – bukstiņputru. Jau tas vārds vien ir bukstiņputra, un man liekas, ka tas bija vienreizēji latviski un vienreizēji garšīgi. Un man prieks, ka tie ukraiņu draugi arī nogaršoja mūsu, var teikt, nacionālo ēdienu, jo bieži vien tikai karbonāde, kartupeļi, bet te bija pavisam kaut kas saudabīgs. Un paldies, jūras šalkas, miers, vējš, tas viss mūs iedvesmo. Viens no mūsu uzdevumiem ir darīt visu, lai no kara šausmām šurp atbraukušie ukraiņi šeit justos labi un vairāk iepazītu mūsu valsts vēsturi, kultūru un cilvēkus. Ir liels prieks un gandarījums, ka viņi to novērtē. Я хочу больше, во-первых, узнать эту страну, познакомиться с ее культурой, с ее людьми, замечательными людьми, и как можно скорее интегрироваться в латвийское общество. Сама страна очень нравится, очень размеренная, очень доброжелательная, очень культурная.
культурное общество. Я, конечно, стараюсь посещать все мне предложенное. Я пою, я уже выучила гимн на латышском языке. Я танцую, я занимаюсь своим физическим развитием. И я очень бы хотела, конечно, вот присутствовать в поездках по стране, потому что это каждая территория, это своя энергетика, своя культура, и она очень разнообразна. И мне бы хотелось познакомиться с разнообразной Латвией. Starptautiskajā senioru dienā Rēzeknē viesojamies Latgales vēstniecībā Gors. Tā ir Latvijā pirmā no pamatiem celtā akustiskā koncerta zāle. Apmeklējam arī lielāko Rēzeknes dievnamu – Jēzus sirds katedrāli. Мне что нравится? Все вот эти маленькие городочки, я почему-то обратила внимание, что все маленькие городки, и сейчас мы приехали сюда, очень ухоженно, очень чистенько, все такое, знаете, уютное очень, очень приятно. Везде красивые лужайки, очень приятные люди. За все время, сколько я здесь вот нахожусь, я никогда ни разу не слышала какого-то негатива вообще в свой адрес. Хотя мы здесь, понятное дело, что страна маленькая, и это определенная нагрузка на страну. Так много людей, которые приехали из Украины. Но никогда ничего, я ни одного кривого слова в наш адрес не слышала. Поэтому мне здесь настолько приятно, настолько отзывчивые люди. И городок очень чистенький, аккуратненький, красивый. Мне здесь очень нравится, очень современный. И тут очень красиво сочетается. Вот сейчас мы в церкви, а перед этим мы были в новом абсолютно культурном центре. Как по мне, это настоящий культурный центр, очень красивый, очень современный и очень приятно. Это все, что Латвия движется в европейском стиле, очень быстро и очень развивается, интересно и красиво очень у вас. Šīs dienas kulminācija ir baleta izrāde Trīs musketieri. Dažas ukrainietes pat teica, ka baleta izrādē ir pirmo reizi, dzīvojot Ukrainā, nesot bijusi tāda iespēja. Мне настолько понравилось. Я уже, наверное, с половины представления спрашиваю у своего руководителя, говорю, а здесь браво, принято кричать. Мне уже хотелось с половины этого выступления кричать браво. Настолько это было потрясающе. Ābolu svētki Dobelē tradicionāli norisinās oktobra pirmajā nedēļā. Lai arī neganti pūta vējš, ne pastaigai pa ābolu dārzu gida pavadībā, ne mūziķu snieguma, ne mājamatnieku tirdziņu novērtēšanai tas netraucēja. Galvenais bija svētku un kopā būšanas sajūta. Прежде всего хочу начать со слов благодарности обществу сеньоров за очередную встречу. Как-то очень быстро пролетел год после того нашей встречи, нашей поездки на мыс Колка. И сегодня, несмотря на погоду, дождь, ветер, но ощущается теплота человеческих взаимоотношений, встреч. Хочется выразить слова благодарности нашим сегодняшним экскурсоводам, высоким профессионалам своего дела. После экскурсии не перестаешь удивляться ихнему труду. Вот этому маленькому коллективу 50-60 человек. И они обрабатывают гектары плодовых деревьев, связанных с яблоней, грушей, сливой, черешней. Все это делается с такой любовью, преданностью, я бы даже сказал, фанатизмом преданности своему труду. С какой любовью они это все рассказывают и делятся с нами. Это очень приятно. Поэтому еще раз хочу сказать большое спасибо за эту встречу. Спасибо активной деятельности ячейки наших общества сеньоров за то, что они не забывают за нас, приглашают и дают возможность наслаждаться и общаться. Спасибо большое.
kā skaists noslēguma akords ir zelta rudens turaidā, ko dodamies satikt kopā ar ukrainiem. Priecājamies par turaidas pili, rudens ainavām, krašņo lapu zeltu un aplūkojam arī romantisko Bīriņu pili. Tagad pilī iekārtota viesnīca un restorāns, taču pilī saglabājusies arī tās neorenesanses interjera apdara. Очень радует, что в Латвии очень бережно относятся к своей истории. И вот такие исторические памятники дают им вторую жизнь. Потому что я понимаю, что был совершенно не по назначению использован, а теперь восстановлен. Не все еще, все может быть в процессе. Но это очень радует. Очень красивая территория, мы по ней гуляли. Бесподобный парк. Вот, и исторически сохраненные там, лестницы, деревянные все изделия, резьба. Это большая ценность художественная прежде всего. Bīriņu pils vienā no zālēm vasaras ziedu krāšņums uzplauc Silonas Vuškānas gleznās. Katram ziedam sava dvēsele, skurpulozi izgleznota katra ziedlapiņa, akcentējot zieda būtību. Kopā ar mums ir Ilonas mamma Dzintra, kur mums pastāsta, kā tapuši šie mākslas darbi. Es pat esmu kādreiz bērnībā daudz gleznojusi un arī vadījusi mākslas pulsiņu, un tas kaut kā droši vien ģenētiski mums ir iestrādājies. Un man jāsaka arī par manu vīru. Tādi oficiāli mākslinieki mēs neesam, ne vīrs, ne es, neko, bet mums ir iekšā tāda sajūta. Vienmēr redzēt pasauli krāsainu, un mans vīrs arī ļoti daudz ir uztaisījis darbus no koka. No koka, un mums ir mājā arī tagad uzceltā māja, tāda mākslinieciska viņa izdomātā. Un kas attiecās uz manu bērnu, viņa mākslas akadēmijā, mācījās un mirkli, un tad es viņai visu laiku jau bērnībā teicu, glezno. Viņa teica, ja tev tā patīk, tad glezno pati. Apmēram tā kā notiek ar bērniem, un tā, man tā kā sāpēja sirds, kad es nevaru viņu tā kā īsti ievadīt, bet tas notika spontāni, pēkšņi, kad viņi sāka ļoti daudz gleznot, un tas viņi sāk ar тем ziediem, ko jūs tagad redzat šeit, bet tas nav vienīgais, ko viņi glezno. Поражает вообще та любовь, те чувства, с которой латыши сохраняют свою историю, вековую, тысячелетиями. И как бы трудно ни была история, которая охватывает тысячелетия, люди продолжают ее любить, ценить и передавать через века, поколения своих детей. И вот, находясь сегодня в этом зале, вокруг этих восхитительных картин цветов, опять хочется поклониться нашим матерям, в частности Дзинтре, потому что это произведение искусств, которое создала ее дочь. И вот эту любовь она передала не только своим внукам, а и правнукам, потому что буквально 2-3 дня тому назад вот уже появился правнук, который будет нести эту историю дальше. И если эти зерна с такой любовью посажены сегодня, у этой нации есть будущее. Низкий поклон и слова глубокой благодарности вам за то добро, которое вы делаете для своих людей. Ну и мы от Украины говорим вам тоже слова благодарности. Спасибо. Esam gandarīti, ka daudzi mūsu ukraiņu draugi jau apguvuši latviešu valodas pamatus, iejutušies Latvijā un atraduši šeit draugus gan mūsu izglītojošo ekskursiju laikā, gan kopīgās sadraudzības pusdienās ar Latvijas senioru kopienu apvienībā ietilpstošo biedrību ļaudīm. Šī draudzība noteikti turpināsies. Mēs esam ar daudziem iepazinušies un ar daudziem strādājuši, un mēs zinām, ka viņi mīl savu zemi, un ļoti daudzi mums ir teikuši, mēs
paldies jums, mēs tagad braucām uz savām mājām. Tā mēs atvadījāmies ar mūsu labu draudzeni, kas aizbrauc uz Kijevu atpakaļ. Bieži vien ir arī tādi, kas aizbrauc un saka, es tagad 3 mēnešus aizbraukšu uz savām mājām un tad būšu atpakaļ. Nu, mēs viņus atkal ļoti šeit mīļi uzņemam, bet mums ir ļoti daudzi tādi, kas no jauna nāk mūsu nodarbībās, tāpēc mums ir arī tā kā izveidot drusku tāds tā kā iesācējiem. Pasākumu mums ir bijuši daudz, mēs arī vēl anketēsim mūsu Ukraiņu draugus, bet mēs ceram, ka vienmēr jau mēs esam arī dzirdējuši no viņiem lielu pateicību un prieku par to, ka viņi var piedalīties. Bet mēs anketēsim, lai mēs zinām, ko viņi vēlās vēl turpmāk, nākotnē. Un lūk, mēs esam arī paredzējuši nākošajā gadā, 2024. gadā, strādāt ar Ukraiņiem. Mēs viņus noteikti visās mūsu pasākumos iesaistīsim un arī turpināsim valodas klubu. Latvijas senioru kopienu apvienība pateicis visiem, kuriem pateicoties varējām palīdzēt ukraiņiem apgūt latviešu valodu, labāk iepazīt Latvijas vēsturi un kultūru un integrēties mūsu sabiedrībā. Paldies Rīgas apkaimju iedzīvotāju centram, Sabiedrības integrācijas fondam, Kultūras un labklājības ministrijām, mūsu lieldraugam, akciju sabiedrībai Delfīna grupa. Paldies!